Ko darīt pavasarī mežā dzīvojošam dīvainim? Iet rāgot! Jā, ragošana var būt ļoti interesīgs hobijs. Šī ir trofeja. Šādu pārobežai nedrīkst vest. Šie ir daži pagājušā gada atradumi. Alnis, ziemeļbriedis. Un, jā, ja pat viena puse būtu brūna, no šī varbūt maz rusiņa, šim ragam būtu augstāka vērtība tirgu, lai viņu tā kā pārdotu. Priekš manis tā ir vairāk pastaiga iemesls izvilkties ārā no mājas. Protams, kad foršāk ir, ka tev ir sava zvēra audzētava, jeb ziemeļbrieža audzētava, un tad ragi ir papildus ienākums. Bet man tādas nav. Un tie, kas to profesionāli nodarbojās, viņiem, protams, ir droni, kuri man arī nav. Izgatavo ļoti daudz zāles, greznumlietiņas un mēbeles. Šeit zemē būtu raks, līdz nākamajai vasarai diez vai viņš paliktu, jo viņu apēdīs. Truši, zaķi, baktērijas, garšīgi viņš ir.